Nu, labu vakaru, puiši meitenes, nu tad redziet, kas notiek. Redziet, kur ir Benijs Hins ar Paulu White. Abi saķērušies rokās. Un, cik es saprotu, tas tagad ir baigais kipišs, ka Benijs Hins šķirās no savas jau otrās sievas. Redzi? Un viņš ir, cik tas vecs video ir. Tikko svaigs pirms 21 stundas ielikts, redzi? Tad pieķerti abi divi reku ir ar Paulu White sludinātāju, arī mācītāju, ja sieviete nedrīkst būt draudzē mācītāja, bet Paula White ir Amerikā, un rekur šī baigos minīs vārciņos, skatāties, rekādos miņukos, re? Tūlīt parādīšu jums, re? Hinn claimed he took Paula to Rome because the Vatican had made him a patron of the arts, and he invited Paula to become a donor to help maintain the Vatican's art collections, according to the Christian Post. I let her come with me to Rome so she can donate money, Hinn said. That was stupid on my part, and for that I do ask forgiveness. Redziet, The Vatican did pilnīgos baltos miņukos a stāv. few days ago. They made me a patron of the arts. Nu, un tagad, protams, šis tagad reku atšaudās, ja? Benijs Hins tagad atšaudās, ka tur, ko tur pasaucis viņu. Kaut ko viņš tur atšaudās, bet reku ir tas, tur parādīšu, re. The Inquirer report claimed that Hinn and White had spent 3 nights in a... Nu, reku ir tas tur ziņas, ja? Ir tāds žurnāls Karizma, ja? Nu, reku tie ir raksta The Summer of the Year National, tur, kaut kāds tur fotogrāfs ir pieķēris, viņus reku leaving, atstājot hotel room, follow teleevaņģēliste Paula White, reku ir Hins, tur, hand, friendship, nu tad, var sakot, draudzīgi paņēmis pie rociņas un un īsāk sakot, reku rakstīs vairs, report claims that Hinn White spent 3 nights, reku, pavadījuši ir 3 naktis kopā. As a 5-star hotel, ja? Nu, lūk, that televangelist booked under, nu, tad viņi ir nobukojuši. Lūk, tātad rekas notiek, un te ir atbilde visiem tiem, kur nesen es arī ieliku savā kanālā darbnīca, laikam, jā, es ieliku savā kanālā darbnīca video, kad ticīgā sieviete, vīrietis tev blakām vai apkārt, vai kas draudzē, vai vienalga, ar kur tu nebūtu, ir mednieks un ir gatavs tevi nomedīt, paņemt un izņemt, un tā kā rekas tagad ir kipišs, reku tātad Benijs Hins, tā jau 2 reiz bija precējies sanāk, ja, un reku tagad iet vaļā. Tagad es skatos to angļu vienu video, ja, kur viņš, var sakot, nu labi, es Qualified saints of God say they're parting ways due to irreconcilable differences. One can't help but wonder how much God's word impacts them. Var sakot, For Christians, forgiveness, love, and reconciliation are a must. According to 2 Corinthians 5, verse 19, God has given Christians the ministry of reconciliation. We ought to reconcile with God first, and then with one another. Sadly, pride and unforgiveness, to name a few, keep many Christian couples from reconciling their differences. Jā, puiši meitenes, tā kā, nu lūk, tā kā redziet, kas notiek, un pasaulē ir tik daudz, YouTubes ir pilns ar Jā, tad es nobeigšu šī kadra. Tad YouTubes ir pilns, es visu laiku jums esmu stāstījis, ja, ka draudzē ir jāģērbjās sievietēm pieklājīgi, visu laiku seksuālā amoralitāte, mācītāji krīt, seksuāls, kad vīrietis satiek sievieti, mīļie cilvēki, neredzamas dzirksteles sprikšķi, ja, jo seksualitāte ir vienam, seksualitāte ir otram, tu nezini, kad tā ir ar savu vīru gulējusi vai tas, kad ir gulējis, un cilvēki ir, kā es teicu, man arī seks nav bijis 12 gadus ar sievu, ja, jums ir jāsaprot, tas viss ir traģiski, smagi, un tātad šī brīdī veči ir gatavi tur jūs ķert un plosīt un gāzt gar zemi un vienalga kurā vietā un ko un kā, ja, tā kā puiša meitenes lūdzu, ja Benijs Hins reku ir kritis un pilns internets ir visāda veidi slaveniem pasaules sludinātajiem mācītājiem, tāpēc jau Dievs par to runā, lai neviena sieviete, ja jo sievietes atkailinātas atnāk un dod iemeslu, dod pavedienu, dod, nu, kā saka, jā,
Neesmu es īsti redzējis, ka kaut kādi veči puspliki skraidītu truseļos un uzbudinātu dāmas, bet, kad aiziet uz draudzēm, paskatās, tad otrādi dāmas pilnīgi bez saprašanas, bez prāta, neprātīgas, plikas, plupslikas, bez krūšturiem, tur topiņos, maiciņās un vulgāras un dzelteniem krāsotiem matiem un sarkanās košās lūpās un ruņķiem degunā. Jūs ko domājat, jūs veči zālē negrib, kā es teicu, tas pats Jencīts, mēs taču nezinām, viņš tur no skatuves stāv un pastieties, kādas pie viņa tur ir, tāpēc, mīļie cilvēki, es, kā saka, nedodu ne 5, ja, ka Jencīts ar tur ar visām guļu un ar acīm stāsts jau Jēzus mums teicis par acīm, ja. Par acīm, ka mēs iekārojam veči un guļam ar viņām visām un tāpēc ir devis mums komandu izraut acis, nocirst rokas, lai tas nenotiktu. Tad visu laiku ir runa par svētumu un mūsdienās tas viss draudzēs netiek runāts. Tāpēc, ja jūs pieslēgtu, kā es teicu, prātu, kompjūteru, dievkalpojumu laikā šķaļu smadzenēm un sieviešu, meiteņu smadzenēm, ja, tad puiši meitenes jūs ieraudzītu, kādas traģiskas lietas notiek draudzēs starp vīriešiem un sievietēm dievkalpojuma laikā. Un reku ilgi nav jāgaida, lūdzu Benijs Ins rociņās ar Paulu Vaitu 3 naktis hotelī. Lūk jums!